Vai esat kādreiz aizdomājies, ka visums ir kas vairāk nekā tikai matērija un enerģija? Tradicionāli mēs esam uzskatījuši, ka fiziskā pasaule ir primārā realitāte, bet informācijai ir sekundāra loma, tā ir tikai blakus produkts. Bet ko tad, ja šī perspektīva būtu pretēja? Kā būtu, ja informācija būtu fundamentālais pamatelements un viss pārējais, tostarp fiziskais visums, būtu radies no tās? Šeit mēs ieviešam jēdzienu it from bit. Šo dziļo perspektīvas maiņu ierosināja ievērojamais fizikas teorētiķis Džons Arčibalds Vīlers. Viņš uzskata, ka visums ir kā milzīga videospēle, kurā pamatā esošie informācijas biti rada grafiku, tēlus un darbības, ar kurām mēs miedarbojamies. Tas saskan ar kvantu mehānikas pamatprincipiem un citām idejām, kas liecina, ka mūsu visums savā pamatā varētu būt milzīgs, izvērsts skaitļojums. Izcilais teorētiskās fizikas speciālists Džons Arčibalds Vīlers nepārprotami ierosināja, ka informācija ir primārais celtniecības elements, bet matērija – tās atvasinājums. Tātad, ko īsti nozīmē it from bit? Lai to saprastu, iedomāsimies visumu kā milzīgu skaitļojumu. Šajā spēlē informācijas pamatvienības ir biti, kas līdzinās binārajam rakstam, kas ir katras datorprogrammas pamatā. Šie biti ir spēles noteikumi, pamatstruktūra, kas veido realitāti. Tagad aplūkojiet to mūsu analoģijā. Fiziskais visums, taustāmie elementi, kurus mēs varam redzēt un ar kuriem varam miedarboties, tā ir grafika, personāži lielajā spēlē. Saskaņā ar Vīlera teoriju mūsu visums ar visu tā sarežģītību rodas no fundamentāliem informācijas bitiem un to apstrādes. Tas jau kļūst aizraujoši. Šādā skatījumā visums nav tikai pasīva skatuve. Tas ir dinamisks veidojums, ko pastāvīgi pārveido informācijas plūsma. Katrs novērojums, katra miedarbība, katrs eksistences mirklis ir informācijas apmaiņa, process, kas nosaka un no jauna definē visuma stāvokli. Jums varētu rasties jautājums, kā tas saskan ar mūsdienu fizikas principiem. Tas pārsteidzoši labi saskan ar kvantu mehāniku, teoriju, kas apraksta dīvaino neintuitīvo daļiņu uzvedību mazākajos mērogos. Kvantu pasaulē daļiņām nav noteiktu stāvokļu, līdz tās netiek novērotas. Novērošanas akts, kas būtībā ir informācijas vākšana, nosaka šo daļiņu stāvokli. Būtībā Vīlera koncepcija ierosina, ka visums nav tikai grandioza skatuve, uz kuras miedarbojas matērija un enerģija. Tā vietā tas ir kolosāls izvērsts skaitļošanas process, kurā informācijai ir galvenā loma fiziskās realitātes veidošanā. Tā ir perspektīva, kas mudina mūs uz visumu raudzīties ne tikai kā uz lietu kopumu, bet kā uz informācijas tīklu, grandiozu gobelēnu, kas austs no bitiem. Šis skatījums saskan ar kvantu mehānikas principiem, kur novērošanas akts izmaina daļiņu stāvokli. Tā nav tikai teorētiska, interesanta iezīme. Tā ir teorija, kas potenciāli var mainīt mūsu skatījumu uz visumu un tā izpratni. Tas ļauj mums uztvert kosmosu citā gaismā, kas spīd no informācijas pasaules. Piemēram, melnie caurumi, tie noslēpumaini kosmosa zvēri, kas aprī visu, pat pašu gaismu. Tradicionālā fizika sastopas ar grūtībām, mēģinot aprakstīt, kas notiek melnajā caurumā. Taču, izmantojot Vīlera pieeju, melnos caurumus varam uzskatīt par informācijas apstrādātājiem, kas pārveido un kodē informāciju par matēriju, kuru tie patērē. Šāds skatījums varētu palīdzēt mums atšifrēt melnos caurumus, tādējādi atsedzot to noslēpumaino dabu. Vēl ir kvantu noslēpumainā pasaule. Kvantu mehānika ar tās viļņu un daļiņu dualitāti un superpozīciju vienmēr ir mazliet mulsinājusi prātus. Taču, ja ņemam vērā Vīlera teoriju, kvantu daļiņu dīvainā uzvedība kļūst saprotamāka. Daļiņām nav noteiktu stāvokļu, pirms tās netiek novērotas, jo tās nosaka informāciju, ko mēs iegūstam no novērojuma. Un kā ir ar apziņu? Galu galā smadzenes ir informācijas apstrādes mašīna. Vai mūsu apzinātā pieredze varētu būt Vīlera ideju izpausme? Tā ir vilinoša iespēja. Lai gan tas joprojām ir spekulatīvs priekšstats, tas varētu pavērt ceļu jaunai izpratnē par apziņu un tās vietu visumā. Taču iespējams visdziļākā Vīlera teorijas ietekme ir tās filozofiskais pavērsiens. Tā apšauba tradicionālo materiālistisko skatījumu uz visumu, aizstājot matēriju un enerģiju ar informāciju, kas ir visa pamatā. Šī maiņa nemazina matērijas vai enerģijas nozīmi.
Tieši otrādi, tā bagātina mūsu izpratni, pievienojot jaunu dziļuma slāni kosmosa mīklei. Vīlera It From Bit mudina mūs uz visumu raudzīties ne tikai kā uz matēriju un enerģiju, bet kā uz grandiozu gobelēnu, kas austs no informācijas.